Labrīt! Labrīt! Dāvis tikko jau pieminēja G7 sanāksmi. Ko mēs varam sagaidīt no šīm sarunām, jo skaidrs, ka tur arī galvenā saruna tēma būs Ukraina? Es domāju, principiāli svarīgi un simboliski, ka šī sapulce notiek bez Krievijas. Un, lai ko arī Vladimirs Putins un Krievijas elite runātu par G7, jāņem vērā, ka Putins vienmēr ir gribējis būt piederīgs rietumu klubam. Un G8 ar viņu līdzdalību bija tā vieta, kur viņš varēja justies un demonstrēt arī saviem iedzīvotājiem, ka viņš ir svarīgs pasaules viens no līderiem. Šoreiz ir bez viņa, turklāt tā toņkārta ir negatīva, viss šī atmosfēra ir negatīva Krievijai. Tiek runāts atkal par nākamajām iespējamām sankcijām. Redzam, ka krīze nepāriet. Es domāju, tas, lai ko arī Putins teikt, tas atstāja iespaidu uz viņu pašlaik. Par šo te drošības plānu Baraks Obama jau paziņojis par to, ka varētu tikt ieguldīti 1 miljards ASV dolāru, tātad, lai izvietotu papildus sauszemes, gaisa un jūras spēkus Eiropā. Vai tas ir vairāk militāri vai tomēr politiski svarīgs paziņojums? Gan tā, gan tā. Es domāju, vispār ir principiāli šī ASV klātbūtne un tāda, zinām, strateģiska atgriešanās Austrum Eiropā. Tas, ka dažus gadus atpakaļ, kad Obama paziņoja par tādu uzmanības novēršanu uz Kluso okeānu un uz Āziju, zināms satraukums bija šeit. Mēs redzam, ka bija arī sliktas sekas Austrum Eiropas drošībai ar visu Ukrainas krīzi un Krimas okupāciju. Bet tas, kā ASV runā arī par militāru sadarbību, tas jau ir stingrāks mājiens Krievijai. Un es domāju, tam būs arī sekas, un mēs redzam, jau Putins ir gatavāks sarunām. Vai tas, ka šie notikumi ir attīstījušies tik tālu, un arī mūsu valsts vīri saka, ka tātad mūsu drošības draudi ir palielināti, vai tas nozīmē, ka iepriekš mēs esam pilnīgi nenovērtējuši Krievijas spējas parādīt savu patieso seju? Es domāju, te Baltijā un vispār Austrum Eiropā tāda sapratne par to, kas ir mūsdienu Krievija bija. Kā pirms kaut kāda laika Edvards Lukas, ekonomists, eksperts, atzinās, ka vajadzēja būt uzmanīgākiem, vajadzēja klausīties baltiešu, vajadzēja klausīties austrumeiropiešu, kad viņi runāja par to, kas ir Krievija. Un viņš teica, ka jāatzīst pazemīgi, ka viņi ir kļūdījušies, lai gan pats Edvards Lukas bija tas, kurš arī sprieda reāli par Krieviju. Skaidrs, ka nav tik vienkārši atrisināt šo krīzi Austrum Ukrainā ar šiem koridoriem, kas pastāv starp nemierniekiem un Krieviju, pa kuriem var tikt piegādāt ieroči, pa kuriem ierodās jauni kaujinieki. Nav vienkārši izveidot visu robežu par frontes līniju arī nav iespējams. Skaidrs, ka tie nemiernieki no Krievijas puses neuzrodas pēkšņi ar ieročiem pie pašas robežas. Skaidrs, ka viņi pārvietojas Krievijas teritorijā un bez Krievijas varas atbalsts tas nebūtu iespējams. Līdz ar to, lai ko arī Krievija teikt, ka viņi nevar ietekmēt šo situāciju, viņi var ietekmēt. Putins, protams, to neatzīs, bet... Vai tas, kas tieši šobrīd notiek Krievijā, kaut kā ļauj prognozēt Krievijas tālākos plānus un tās domas, kas notiek Putina galvā? Mums signāli ir doti, ka ir gatavi runāt, viņi tomēr daudz maz akceptē Petro Porošenko ievēlēšanu. Es domāju, būs priekšlikumi no Putina puses arī par šīs situācijas risināšanu, lai gan oficiāli viņi joprojām neatzīs, ka viņi ir tie, kas var ietekmēt situāciju, bet Krievija savu minimālos mērķus ir sasniegusi. Tātad Sevastopals bāze ir viņu rokās, Krima ir okupēta. Par pāriem reģioniem drīzāk viņu intereses ir, lai būtu federāla Ukraina, lai šo federālo, teiksim, subjektu pārstāvi būtu garantēti valdībā, līdz ar to kavētu Ukrainas integrāciju rietumos. Vai ir pāragri teikt, ka ir sācies augstais karš? Tomēr runājam visu laiku par bruņošanos vienā un otrā pusē. Augstā kara laikā tomēr bija tādas striktas divas puses, bija bipolāra pasaule. Tagad tomēr ir lielāka sadrumstalotība. Un es neparedzu, ka varētu tik strikta līnija atkal tikt novilkta. Un Krievija, protams, to spēlē, ir enerģētiskās intereses Eiropas Savienībai. Tik liela enerģētiska atkarība Eiropai no Padomju Savienības augstā kara laikā nebija. Bija, protams, sadarbība, bet tā bija daudz mazāk. Šoreiz šī savstarpējā atkarība tomēr atstāja iespaidu. Līdz ar to es neredzu, ka tas varētu pārvērsties par reālu augsto karu. Bet tomēr ASV klātbūtne, tāda strateģiska atgriešanās var veicināt to, ka Krievijai nāksies iet uz kaut kādiem sadarbības soļiem. Jo, lai ko arī viņi runātu par šo
enerģētisko sadarbību ar Ķīnu. Tas ir vēl nākotnes projekts, kam jāstājas spēkā tikai 18. gadā. Tie piegādes apjomi vispār paredzēti tikai 2030. gadam. Krievija grib avans maksājumu jau no Ķīnas. Līdz ar to tas joprojām Krievijai vajag Eiropas Savienību un vajag Ukrainu, caur kuru joprojām liela dabasgāzes daļa iet uz Eiropas Savienību. Ukrainas pagaidu valdība paziņojusi, ka tātad slēdz daļēji austrumu robežu, vai šāda austrumu robežu slēgšana varētu palīdzēt uzvarēt separātistus, vai ir pilnīgi skaidrs, respektīvi, ka tieši no šejienes pieplūst gan viņiem resursi, gan paši cilvēku? Jā, protams, te ir svarīgi saprast, tas nav pilsoņu karš tādā klasiskā nozīmē. Ja? Daļa no tiem nemierniekiem ir vietēji iedzīvotāji ar kaut kādu politisko pārliecību, kas ir paņēmuši ieroču rokās. Tomēr liela daļa tur ir vienkārši bandīti un avantūristi, un vēl viena daļa, kas ir principiāli, ir šī Krievijas palīdzība un cilvēki, kas ierodas no Krievijas, un sevišķi arī kaut kādu ieroču piegādi. Protams, tur arī vietējās armijas bāzes tika apzakts, bet tomēr. Līdz ar to, ja tā robeža būtu pilnībā cieta, jautājums, cik daudz to var izdarīt, ja te ir svarīgi, lai Krievija arī piedalītos, ja, un no savas puses nelaist iekšā. Tas, protams, varētu palīdzēt, jo kaut kādām, tad, es domāju, apsīkt. Un svarīgi, lai Porošenko darbība arī būtu ar lielu pārliecību. Un es domāju, tagad, tiekoties rietumos ar valstu vadītājiem, tā skaitā ar ASV prezidentu Obamu, es domāju, viņa pārliecība tikai pieaugs, jo atbalsts viņiem ir. Vai jūsuprāt, Porošenko spēj stabilizēt situāciju valstī? Pašlaik izstāsta, ka tas ir cerīgi. Un gal galā viņam ir tautas mandāts, un tās vēlēšanas tomēr parādīja, ka viņam ir pietiekami liels atbalsts. Viņš uzvarēja diezgan pārliecinoši. Vai tas nav interesanti kontekstā, ka viņš ir tomēr miljardieris, kas bija viena no Maidana sākotnējām prasībām, kad prezidenta kandidāti nav bagāti cilvēki? Jā, redziet, te ir svarīgi, bagātie cilvēki arī drīkst būt politiķi. Jā. Es domāju, tur drīzāk bija pret tādu kleptokrātisko režīmu šis protests. Porošenko varbūt nav tur tāds spilgt negatīvā persona šai ziņā, ar ko arī, teiksim, plašāk sabiedrība asociētu kaut kādas korupcijas skandāls vai tam līdzīgas lietas. Svarīgi, lai viņš, protams, tagad spētu parādīt, ka viņš norobežo savus biznesa intereses no politikas. Un pašlaik es nedomāju, ka kādam ir radušās bažas par šo. Tad viņš varētu arī spēt būtiski ietekmēt Ukrainā notiekošo. Kopumā gan Jaceņuka valdība, gan arī Porošenko tomēr liela daļa Ukrainas sabiedrības skata kā tādus pārējais līderus, ja, kas tomēr kaut kādu izpildīs savu funkciju, lai atdotu varu nākotnē tādiem, kas nav necik saistīti bijuši ar iepriekšējo periodu. Bet tam vajag laiku, un tomēr Porošenko tomēr arī atbalstīja oranžās pārmaiņas iepriekš. Ja. Nav tā, ka viņš būtu kaut kāds Janukovičs liels atbalstītājs bijis vai prokrievis domājuši, tāpēc viņam ir mandāts no plašas sabiedrības Ukrainā. Vai jūs, prāt, Timošenko ir atzinusi zaudējumu vai tomēr cer uz to, ka Porošenko izgāzīsies? Ņemot, teiksim, atceroties arī visus nopelnus, Timošenko, kas notika arī šajās oranžajās pārmaiņās, tomēr pēdējā laikā, Timošenko paspēja daudz populistiskas lietas sarunāt. Kaut kāds radikāls neizpildāms, es domāju, sabiedrība to redzēja, un vairs viņi nav tik populāri. Tur gal galā viņi arī brīdināja, ka būs vēl trešais Maidana vilnis, ja viņi netiks ievēlēti. Es domāju, viņi ir sarunājuši skaļas lietas, bet viņi ir diezgan zaudējusi no savu politiskā kapitāla. Es neredzu, ka viņi varētu būt kaut kādā kvalitātē politikā, bet ne augstākajos amatos vairs. Ko nozīmē Krievijas noslēgtais līgums ar Kazahstānu un Baltkrieviju par Eirāzijas ekonomiskās savienības izveidi? Ideja, ko savulaik Kazahstānas prezidents bija paziņojis šķiet 94. gadā, ka būtu nepieciešama Eirāzijas savienība, beidzot ieraudzījusi kaut kādu taustām veidolu. Simboliski, ka Krievija ļauj, ka līgums tiek parakstīts Kazahstānā. Ja līdz tam no Kazahstānas prezidenta puses ir bijis dažādi tādi neapmierinātības signāli par Krievijas dominējošo lomu muitas savienībā un kopumā NVS, tad es domāju, šī ir bijusi tāda nodeva un tāds pozitīvs reverants no Putina puses Nazarbajeva virzienā, lai parādītu, ka viņš tomēr novērtē. To arī Putins paspēja tur pozitīvas lietas sarunāt, ka tas esot triumfs, Nazarbajeva ideja ir uzvarējusi.
Nazarbājevs sēdēja vidū tajā svinīgajā pasākumā, ar visu Kazahstānas karogs bija pa vidu, Putins sēdēja malā. Tas bija diezgan netipiski, bet tas bija svarīgi, jo tās bažas vienalga nav noņemts. Krievija ir pārāk dominējoša valsts. Šī Eirāzijas ekonomiskā savienība varētu buksēt integrāciju. Krievija pārāk dominējoša, viņu IKP un iedzīvotāju skaits ir grandiozi lielāks salīdzinot ar pārējām valstīm. Tad, turklāt kopumā tās valsts arī, kas tuvojas Eirāzijas savienībai, gan tās, kas tagad jau paziņojuši, tās ir autoritāras valsts lielākā vai mazākā mērā. Ja, lai darbotos tāda integrācijas procesa dabiski ar brīvo tirgu, to ir grūti iedomāties šeit, jo viss ir atkarīgs no atsevišķiem individiem. Turklāt korupcija, kas arī visās valstīs šajās pastāv, kavē tādu normālu integrācijas procesu. Tā tad varētu būt arī visai neveiksmīgs projekts. To laiks rādīs. Ja? Viņi jau ir sarunājuši vēl par citām valstīm. Armēnija tuvojas un Kirgistānu vēl pat piesaukuši vēl tālākas valsts, Vjetnamu un Irānu. Redzēsim, laiks rādīs, bet kopumā, ja skatāmies tīri no tādām integrācijas teorijām, tur ir daudz mīnusu, kas varētu būt kavējoši faktori tieši šīm valstīm. Vai tas nozīmē, ka Krievija, veidojot šīs saiknes ar austrumiem, apzinās, cik neizdevīgi tai ir naidoties ar rietumiem? Krievijai joprojām Eiropas Savienība ir principiāli svarīga. Pat ar visu šo pagriezienu Ķīnas virzienā un ar uzmanību uz Āziju un ar savu iekšējo arī tālo austrumu attīstīšanu ar lieliem plāniem, tomēr Putins grib būt Eiropas kluba biedrs un ekonomiski joprojām vēl daudzus gadus uz priekšu viņi būs ļoti saistīti ar Eiropas Savienību. Līdz ar to redzēsim, kas notiks ar tiem Eirāzijas integrācijas procesiem. Tur ir daudz kavējošu faktoru. Mēs vakar savā raidījumā arī runājam par sankcijām, ko mūsu sabiedrības pārstāvji var vērst pret Krieviju. Vai jūsuprāt, piemēram, aizliedzot kultūras pasākumus, šeit droši vien visvairāk domāts jaunais vilnis, vai kaut kā citādi pārstājot sadarboties ar Krieviju, arī mēs varam ietekmēt tās varas eliti? Vienmēr ir pilsoniskā sabiedrībai, vienmēr ir iespējas kaut ko demonstrēt pašiem, jā, vai pirkt, nepirkt kaut kāds preces, doties, nedoties, jā, uzstāties, neuzstāties. Es domāju, tā ir tāda iespēja pašiem nodemonstrēt. Es domāju, tādas simboliskie soļi, pat ja otra puse rāda, ka viņiem tas neinteresē, vienmēr var atstāt iespaidu. Par jauno vilnu, jaunais vilns, protams, tas ir tāds Krievijas maigās varas viens no instrumentiem ar tādu simbolu spēli, kur Latvijas vārds īpaši neparādās, ir Jūrmala un Krievijas izpildītāju, ne tikai Krievijas, arī citu valsts, bet tomēr tas ir Krievijas organizēts pasākums. Ja Jūrmalas, teiksim, pašvaldība lemt, ka viņi negrib dot, es viņus vietu šādām pasākumiem, es viņus saprastu. Bet ja grib dot? Tad es viņus saprastu arī no ekonomiskā izdevīguma principa. Jā. Es domāju, man nav tādas ļoti striktas nostājas, bet es drīzāk būtu priecīgs par to, ja tāds pasākums Latvijā nenotiek. Runājot īsumā par šo iespējām ietekmēt Putina režīmu arī caur šo varas elitu un sabiedrību, kā ir uzbūvēta Putina varas struktūra? Vai tajā ir manāms kaut kādas pazīmes un iespējama nestabilitāte? Arī Krimas tatāru līderis šķiet ir izteicies, ka viņš cer, ka šis režīms sagraus sevi no iekšienes. Lai cik stabili neizskatītos vispār autoritāru valstu vadītāju pozīcijas, parasti šie paši vadītāji apzinās, cik nedrošā situācijā viņi ir. Ja politiķis nonāk pie varas tādā stabilā, demokrātiskā procesā, tad viņam ir skaidrāk spēles noteikumi. Ja tas ir noticis ar zināmu manipulācijām un ar kombinācijām, tad šie līderi apzinās, ka var notikt nākamās kombinācijas, un tāpat arī no viņiem var tikt vaļā. Putins ir kā arbitrs, ir elite, kuriem ir savs intereses, un tad spēlējot ar šo elišu interesēm un grupēm interesēm, viņš paliek joprojām vidū kā arbitrs. No šiem elitēm, protams, ir atkarīgs, vai viņas ir apmierināts. Bija pirms neilga laika, pirms dažiem gadiem, interesanti, ka tas sakrit ar Putina muguras traumu, tad arī tā simboliski toreiz eksperti runāja, lūk, ka tā trauma ietekmē arī vispār visu situāciju ar viņu politisko stabilitāti. Un tad bija redzams, ka šo elites pārstāvju starpā notika daži konflikti un informācija par šiem konfliktiem izgāja uz ārā. Tā bija tāda zīme, ka varētu būt arī krīze.
bet tas viss tika noregulēts. Un līdz ar to es nedomāju, ka tās viņa pozīcijas ir stipri sašķobījušās. Principiālais jautājums ir naftas cenas. Ja naftas cenas nokristos ļoti nozīmīgi, tad ar Putina krēslu varētu notikt liela šķobīšanās. Kā mēs zinām, Krievija ir valsts, kas ir milzīgā mērā atkarīga tikai no tās derīgajiem izrakteņiem. Paldies par sarunu! Paldies. Jums, ka atnācāt!